Man teica, tev vajag iet pie psihiatra, pie psihologa runāt. Un es atceros, sieram teicu, kādas muļķības. Man viss ir kārtībā. Pirmie 4 bija, var teikt, viss bija kārtībā. Un tad tas 5, tas vienkārši nogrāva visus resursus. Ja? Es eksistēju uz adrenalīnu. Un tādēļ tas pamats ir jautāt sev, kā es jūtos. Esiet sveicināti jaunajā māmiņu kluba sezonā un arī mūsu podkāsta studijā. Labrīt, Diana, labrīt, Loreta. Priecājos jūs satikt mūsu jaunajā studijā. Kā jums patīk? Mums ir jaunas vēsmas, jaunas krēsli un logo. Tā kā mēs arī ceram, ka šī sezona arī nesīs mūsu māmiņām un tētiem, visiem, kas skatās, jaunu iedvesmu un atbalstu, jo te jau mēs esam, lai atbalstītu. Un mūsu pirmajā māmiņu kluba podkāstā pie mums studijā ciemos psiholoģijas zinātņu doktore klīniskajā psiholoģijā, kognitīvi behaviorālā psihoterapeite, māmiņu kluba ilgadējā lektore un 5 bērnu māma Diana Zande. Tāpat šeit ir projekta Superbēbīša seriāla varone, 3 bērnu māmiņa, mīloša sieva, astroloģe un aktīva sieviete Loreta Bajerūne. Un mums ir radies šis podkāsts, kur mēs arī aicinām skatītājus iesūtīt savus jautājumus, ieteikumus, par ko jūs vēlētos dzirdēt un runāt. Un es jums arī nolasīšu mums viens ieteikumu par to, ka tātad vēlos redzēt vēl vairāk praktisku, reāls dzīves pieredzē balstītu stāstu no mamām ar dažādu pieredzi. Vientuļajām mamām, daudzbērnu ģimenēm, mamām, kas atgriežas darbā vai saskars ar emocionālu izdegšanu. Būtu vērtīgi biežāk runāt arī par mammas mentālo veselību, bez idealizēšanas, normalizējot grūtības, šaubas un nogurumu. Un šodien tad mums arī tā saruna varētu būt par to mammas mentālo veselību. Diemžēl pēdējie pētījumi rāda, ka Latvijā pēcdzemdību depresijas rādītāji ir ļoti augsti. Tāpēc mūsu pirmā podkāsta tēma ir māmiņu mentālā veselība. Šobrīd ir veikt vairāk apjomīgi pētījumi Latvijā, un tie rezultāti nav iepriecinoši. Bet es gribu teikt tā, pirmkārt mēs par to runājam arvien vairāk, tātad arvien vairāk sieviešu pievērš uzmanību tam, kā jūtas laikā, kad viņas gaida bērniņu un pēc bērniņu piedzimšanas. Un dažkārt varbūt arī sāk drošāk runāt par šiem simptomiem un varbūt arī neizprotot parastas ikdienas pielāgošanos pēc bērniņa. Domā, ka tā ir depresija. Teiksim, pastāvīgs nogurums ir arī normalitāte, vai ne? Bet noteikti Latvijā par ko ir jādomā? Bioloģiski sievietes neatšķirs Latvijā no sievietēm, piemēram, Itālijā vai Čehijā. Un līdz ar to mums nav bioloģiski iemesli, kādēļ varbūt sievietes vairāk uzrāda šos depresijas simptomus, bet mums ir sociālā vide. Mums varbūt nav sistemātisks atbalsts topošajiem vecākiem, jaunajiem vecākiem, sistemātisks skrīnings. Šis jautājums, kā tu jūties, topošā māmiņa, lielākoties joprojām attiecas uz to, vai tev nav paaugstināts asinsspiediens, nevis uz to, kā tu jūties, kas tevi nomāc. Ja? Un arī tas, ka vēl ilgus gadus ir bijis šī stigma par to, kā sieviete jūtas. Un tas atkal saliekot šo garo ekskursu kopā ar to, ka joprojām Instagramā ir modīgi stāstīt, kā mēs ar visu tiekam galā un, protams, likt skaistās bildes ar mazuli, nevis to realitāti. Tad sieviete, kur jūtas draņķīgi, domā, ka viņa vienīgā tā jūtas un pārējām viss ir kārtībā. Loreta, kā tu jūties? Es klausos ļoti uzmanīgi, un tas, ko es varu pateikt no savas puses, jo es neesmu varbūt eksperts, esmu mamma šajā lomā, tad par šo tēmu runājot, es gribētu, un es patiesībā uz jebkuru tēmu vienmēr atgrieztos pie cilvēka paša, un es domāju, ka tas pirmais jautājums ir, vai tā sieviete vai tas vīrietis jūtās droši par sevi runāt, un tad, kad tas cilvēks jūtās droši, tad viņš var gan pastāstīt, kā viņš jūtās, kādas viņam varbūt ir sajūtas, sliktas vai labas, bet vienmēr ir jāsāk, manuprāt, ar sevi, pamatā, pat pirms tā māma kļūst par mammu, vai viņa pazīst sevi, viņa redz sevi, viņa spēj ieraudzīt sevi dažādos situācijās, un man liekas, tajā momentā arī kļūst tas tāda kā caurskatāmība, vai tā sieviete redz sevi, ka viņa ir nogurusi, vai ka viņai ir šī depresija, jo viņa sevi nepazīst. Viņa, tad, kad nonākam mēs kaut kādās jaunās situācijās, mēs apmulstam bieži vien. Vismaz man pašnīgi tā ir bijis. Un man pēc pirmā bērna, pēc gada, kad man sākās šie te veģetās distonijas simptomi,
man teica, tev vajag iet pie psihiatra, pie psihologa runāt, un es atceros, sieram teicu, kādas muļķības, man viss ir kārtībā, man viss notiek, un es ilgi nevarēju saprast, kad es eksistēju uz adrenalīnu, es vienkārši maucu. Un tādēļ tas pamats ir jautāt sev, kā es jūtos, vai tas, kā es jūtos, ir mans tāds stabils un ierasts un labs stāvoklis, vai es spiežu no sevis ārā. Es vēl varu, bet es spiežu ārā, vai tomēr tas nogurums nav man raksturīgs, vai kaut kas ir mainījies, vai es sev varbūt nepatīku vairs tā, vai es biežāk kļūstu kašķīgi, respektīvi, vai es esmu tā, ka es esmu bijusi tādā parastā ikdienas funkcionēšanā, normālā, sakarīgā, vai šobrīd ir atkāpes no tā, un tiklīdz mēs jūtam tās atkāpes, tad tas ir signāls, hei, man ar kādu jāparunā. Un patiesībā ir tā, ka es katru reizi, kad es padalos sociālos tīklos ar kaut kādu mazliet realistiskāku video vai bildi, es saņemu ļoti daudz ziņas. Paldies, Lord, ka tu padalījies, man šodien bija grūta diena, tagad man palika labāk. Bet nevis tāpēc, ka man arī iet grūti, bet tāpēc, ka tas cilvēks izlec laukā no tā sava negatīvā fokusa, kad, hei, šis varbūt ir normāli, tā vienkārši ir, es esmu tajā posmā, man ir 3 mēnešu vecs zīdainis. Tas pāries. Tas, ko tu, Diana, teici, ja, kad ir es viena pati tāda esmu šajā situācijā. Un šī ir ļoti svarīga lieta, kas mums ir jāapzinās, kļūstot par vecākiem. Man ir 5 bērni, es saprotu. Es saprotu, kas tas ir. Un nesaprotu, kā es vispār esmu to izdzīvojis cauri pat tiešām, tagad, kad viņi ir izauguši. Bet, ka kļūstot par vecākiem, mūsu dzīve nevis kļūst foršāka, skaistāka, vieglāka, bet tajā nāks klāt kolosāls apgrūtinājums reizē ar šo te kolosālo laimi, un tas miksējas, un tas mūs met iekšā gan tajā intensīvajā laimes pārdzīvojumā, bet kā nekas cits mūs met iekšā arī izsīkumā, nogurumā, tajā, ko mēs redzam spogulī, ja, tas, ak, Dievs, kāda es tagad izskatos pēc dzemdībām, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas ir abas lietas, abas puses. Ja. Mums ir arī iesūtīts šeit stāsts, pieredzes. Pēc dzemdībām ļoti mainās emocijas. Ir slikti, gribas raudāt un nav ar ko parunāties. Kā lai sev palīdz? Kā var iziet no šī, ja pats netiec galā ar sevi? Depresijas sajūtas, pat pašnāvnieciskas. Viss augšā un lejā plosās. Tu esi ar bērnu, neizgulējusies. Kādi ir tie mehānismi, kas palīdz? Pēpmāmas, terapeiti, bet ja nav brīvu līdzekļu? Šeit ir viens vārds, 2 vārdi, kas ir uzreiz, mēs aizmirstam, kā lai sev palīdz, te ir jāmeklē palīdzība, pašnāvības domas. Un pirmais ir krīzes tālruņš, vienkārši zvanīt un meklēt šo palīdzību. Otrs, brīvi līdzekļi, nav stāsts par brīviem līdzekļiem, ir brīži, kad visi līdzekļi ir jāieliek tajā, lai mēs būtu kaut cik veseli. Labā ziņa ir, tas arī pāriet. Turpināsim sarunu par māmiņu mentālo veselību podkāsta 2. daļā, taču tagad laiks satikties ar mūsu mazo superbēbi. Lupilu – priecīgiem mazuļiem un gādīgiem vecākiem. Bērnu attīstības padomi kopā ar Lupilu. Kā nolikt un pacelt mazuli? Rozā. Mūsu superbēbītim Liamam nu jau 4 mēneši. Šodien tiksimies ar māmiņu kluba fizioterapeiti Kristīnu Asonovu, lai uzzinātu tik noderīgos handlinga paņēmienus. Jebkurai mammai varētu tas būt svarīgs jautājums. Tātad pirmkārtām ir ārkārtīgi svarīga droša vide, kur mēs gribam darboties ar bērnu. Un vēl ir ārkārtīgi svarīgi iepriekš visu saplānot. Tātad, lai nav stress ne bērnam, ne mammai, un lai viss notiek ļoti plūstoši. Un tagad es tevi pacelšu augšā. Es pacelšu tevi uz rokām. Tātad, kas ir svarīgi? Man ir jādabū pirmkārt redzēt kontakts. Es paziņoju, ka es tevi pacelšu, un otrais, ko es paziņoju, es ar žestu parādu, ka es tevi pacelšu. Pirmais, ko mēs darām bērnam, mēs paziņojam, mēs atveram plaukstus un paziņojam, ka es tevi pacelšu. Tālāk nākamais, tātad un iedodam tādu mini pauzu, lai bērns saprot. Tālāk nākamais mēs bērnam parādam, caur kuru pusi mēs gribam viņu velt. Nāc. Nāc, tu pats māki. Čau, cik patīkami, cik feini. Esi gatavs? Šitā.
Jā, labdien! Redziet, bez steigas, tas ir pats svarīgākais, ka mēs nekur nesteicamies. Un obligāti ir svarīgi, lai tas skatiens seko, jo tad, kad bērns mums seko, tas nozīmē, ka viņš jau pusi no darba pats izdarīs. Un tā mēs parādām, ka vēlties uz sāna, ka tas ir ļoti patīkami, ka tas ir ļoti lēni un ka nav nekāds stress. Un tad, kad es lieku lejā, tad es bērnam noteikti paziņoju, ka draudziņ, es tevi tagad nolikšu lejā. Būtu ļoti jauki, lai viņš zinātu priekš kam, tāpēc vai nu es salieku mantas uzreiz, lai iekārtotu viņu, vai es, piemēram, mainīšu autiņbikses. Tad es viņam izstāstīju, parādīju, ko mēs tur darīsim. Tālāk nākamais, redzat, es ļoti mierīgi un maigi pagriežu bez steigas viņu uz vēdera, jo viņš to jau māk. Tad mums pirmais aiziet dibens, pauzīte. Jā, redz, es jau galvu tev neturu, jo tu esi liels puika. Wow. Ļoti labi! Mēs nomainīsim autiņu? Mēs tā kā paziņojam. Tev. Mazulim pats svarīgākais ir komforts un maiga sajūta uz ādas. Tāpēc Lupilu autiņbiksītes ir veidotas no īpaši mīksta un elpojoša materiāla, bez pievienotām smaržvielām un losjoniem, lai tās būtu saudzīgas mazuļa jutīgajai ādai. Tajās iestrādāts mitruma indikators, elastīga jostas vieta un absorbējoši kanāliņi, kas palīdz saglabāt sausuma sajūtu un labsajūtu visas dienas garumā. Protams, autiņbiksītes ir dermatoloģiski pārbaudītas un pielāgotas mazuļa vajadzībām dažādos augšanas posmos. Ja jūs noliekat bērnu uz grīdas, nesteidzaties uzreiz paņemt rokas nost. Jo bērnam dažreiz ir bail, ka pēkšņi bija mammas rokas, pēkšņi nav. Un tad es tā kā uz kādu brītiņu atstātu tās rokas, iepauzētu, un tikai tad, kad jūs jūtat, ka bērnam patīk, viņš ir adaptējies, tikai tad paņemtu nost. Dažreiz ar bērnam ārkārtīgi nepatīk, ja ir tāda atklāta virsma, un tad varbūt pie pēdiņām kaut kas ir jāuzliek, vai jāuzstājas tāda varbūt komfortāka tāda tā kā līgzdiņā, lai bērns jūtās tur labi un lai viņam nav bail no tās grīdas. Tā ir tāda patīkama sadarbība, ka tā nav vardarbība. Mēs vienkārši sarunājam, kā mums ir ērtāk divatā kā darboties vai līdzdarboties. Viss kārtībā, tu jau grib mammas pirkstu uzreiz, ja? Visi handlinga principi galvenokārt ir visai vienkārši. Tie balstās cieņpilnā attieksmē pret bērnu. Sadarbojamies ar savu mazuli, vērojam viņu, esam klātesoši, nekur nesteidzamies un lai visa pasaule pagaida. Raidījuma turpinājumā. Dažreiz mums ir vienkārši jāmācās pieņemt, ka ir lietas, ko mēs nevaram mainīt. Kas ir tas rekomendējamais, minimālais, nepieciešamais? Es teiktu, 90% grūtnieču visu drīksti. Mēs iepriekš runājām arī par to drošības sajūtu, kā justies droši ar tām savām emocijām, ar to jauno stāvokli. Un mums arī bija iesūtīts tāds jautājums, kad mūsdienās jau aizvien vairāk māmiņas ir nevis 20 plus, varbūt pat ne 30, bet 40 plus. Un ir šīs baiļu sajūta par to, kā būs, vai tās gaidība laiks būs drošs, ja? Vai bērniņš piedzims vesels. Kā iedot savu to drošību? Jā, es varētu pateikt, ka atbildes viens nav visiem, vismaz kā es uz to skatos. Es pat personīgi uzskatu, ka te ir jāatrod, nevis jāatrod, bet te ir jāredz tāda robeža, vai mēs runājam par tādu sociālo vidi, vai mēs runājam jau par medicīnisku stāvokli, jo arī, ko tu minēji par to, kad ir jāsaprot, kurā brīdī ir vajadzīga tā palīdzība, un tas ir pavisam cits stāsts, bet ja mēs ejam līdz tai robežai, kad vienkārši ir kaut kādas parastas bailes un kaut kāda sajūta, tad atkal tas ir stāsts par sevi, tev ir jāsaprot, kāpēc tu baidies, kur rodās tās bailes, kaut kādas sajūtas, situācijas. Es varu stāstīt tikai par sevi, ja. Es saku visu savam vīram. Man ir kaut kāds slikts sapnis, man ir sliktas sajūtas, bailes. Es skaļi viņam izstāstu katru muļķīgāko lietu. Viņš noklausās, viņš man reflektē mazliet ar savu sejas mīmiku. Pārsvarā 90% tas ir tāds... Labi, es paklausīšos viņā, un es dzirdot sevi skaļi, pati dzirdu, cik tas ir absurdi, un es tā kā
nomierinos, es izelpoju, viņš vēl iedod tādus kā punktus, kad redziet, šis ir tā, tas ir tā, es vienkārši konstatēju faktus, un es tādā veidā nomierinos. Es dzirdēju, un man uzreiz vai vīrs tev arī var pastāstīt, jo ir ļoti svarīgi, ka mēs varam abi, jā, kā arī vīrietis var pastāstīt. Varbūt ne pilnīgi visu mēs viens otram stāstam, bet ka mēs drīkstam pastāstīt. Man šodien bija draņķīgs sapnīts, jā, es gribu tev padalīties. Bet tas, ko tu jautāji par drošību, pieaugšo dzīve ietver nedrošību kā daļu no normalitātes. Un mums ir jāmācās šo pieņemt, ka visu es nevaru kontrolēt, un visam nebūs garantijas. Un tomēr es dzīvoju, man patīk kognitīvi behaviorālajā terapijā ir tāds teiciens baidies, bet dari. Ja tātad nevis iestrēgst tajās bailēs, kā būs. Mēs nezinām, kā būs, ja? Bet ko es varu darīt šobrīd, un tur man šķiet Loreta perfekti pastāstīja, ja, kaut vai dalīties ar kādu, vai pajautāt sev, kas tad ir šobrīd, par ko es raizējos, ja? Un darboties, dzīvot. Jā, dzīve ir riskanta padarīšana. Jo ir daudz šie māmiņu, es pieļauju arī tādu, kā teikt, fórumu, kur sanāk kopā, man arī draudzenes, tos, kas bija gaidībās, teica, bet tu iet, tur ir tādas eko-māmas vai kaut kas tāds, un es domāju, tur dalās sievietes ar šīm te pieredzēm, un varbūt tur tiešām trūkst tās akadēmiskās zināšanas, un tādā veidā mēs vai nu varam varbūt sev palīdzēt, vēl ka otrs iebrauk grāvī, vai ne? Nezinot īsti, kā tad jo pieredze, labāk. Man ļoti vērtīgi šķiet, kā tu saki, tā ir mana pieredze. Ja mēs kā mammas, es kā mamma varu runāt no 5 bērnu mammas pieredzes, bet es runāju kā profesionāls, un profesionāls tās ir zināšanas. Ne par velti par ārstu ir jāmācās, vai ne? Un ne par velti par jebkuru profesiju. Jebkurā profesijā ir jāmācās, jo ar pieredzi vien ir par maz. Nu, tā viņš ir, un vecāka pieredze mums ir viena no tām pieredzēm, kur mēs gribot, negribot, esam spiesti nenormāli daudz mācīties uz savas ādas, ir mēģinājumi un kļūdu metodi, vai ne? Mums arī bija jautājums no sievietes, viņa tātad pirms mēs vispār ejam tālāk par to, kad mums ir šis te emocionālais stāvokļi gaidību laikā un pēc tam, bet man liekas, mūsdienās ir ļoti daudzi pāri, kuri pat netiek pie bērniņa. Un tur tas emocionālais fons pat vēl varētu būt vēl reiz nezinu cik, tāds sāpīgāks, tādas skumjas piedzīvot lielākas. Un es domāju, ka daudz šie pāri viņi uzdod šos jautājumus, kāpēc viņiem nesanāk tikt pie bērniņa ar visām gan medicīnisku palīdzību, un tur iet tādās, man liekas, arī dziļās, es negribētu teikt depresijās, bet ļoti lielās skumjās. Te gan laikam es gribētu pateikt un ļoti svarīgu lietu, ka pilnīgi katram cilvēkam ir dzīvē sāpju jomas. Pilnīgi katram. Ja? Kādam ir viegli ieņemt bērniņu, bet varbūt viņam ir kāda cita sāpīgā joma, un šeit ir svarīgi nemērīties ar šīm sāpju jomām, jo bez asarām neviens nav nomiris. Ja? Bet, protams, ja mēs domājam tieši par būšanu mammai vai tētim, tad neapšaubāmi grūta, ilga cīņa, mēģinājuma neizdošanās kļūt par vecākiem ir tas ir milzīgs stresors, un pat lai kāds ir atbalsts, un lai kādi ir arī šie resursi pārim, tas neapšaubāmi rada ļoti daudz sāpju. Bet, atkal var teikt, dažreiz mums ir vienkārši jāmācās pieņemt, ka ir lietas, ko mēs nevaram mainīt. Tā viņš ir. Piedāvā Pregnacare no bērniņa ieņemšanas brīža līdz krūts barošanai. Mūsu nākamā sižeta varone ir ārste, anestezioloģe un reanimatoloģe Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā. Paralēli praktiskajam darbam viņa pārstāv jauno ārstu intereses Latvijas un Eiropas līmenī. Viņas pārliecība – veselības aprūpes nākotni nosaka ne tikai finansējums un reformas, bet arī tas, kā mēs sadarbojamies un uzticamies viens otram. Ārsts pacientam, pacients sistēmai, sabiedrība ārstam. Esmu 35. nedēļā un gribētu teikt, salīdzinot ar pirmo grūtniecības pieredzi, ir tā, ka knapi varbūt pat pamanu, ka esmu stāvoklī. Godīgi sakot, ir ļoti labi bijis sākums pašsajūtai,
un ir visai viegli arī kustēties un turpināt kustēties. Vēl papildus tam visam ļoti novērtēju arī masāžas vai kādus labbūtības aktivitātes, un arī šeit pat māmiņu klubā es esmu apmeklējusi un ne tikai cenšos iekļaut tajā nedēļas plānojumu arī kaut ko vairāk sev, lai to krūzīti piepildītu. Annai kā speciālistam un topošajai māmiņai ir radušies daži svarīgi jautājumi, uz kuriem mēs meklējām un atradām noderīgas atbildes. Pirmais jautājums, ņemot vērā to, ka grūtniecības var būt izpausmes dažādas sievietēm, kas ir tas rekomendējamais minimālais nepieciešamais, lai saglabātu veselības stāvokli un sieviete varētu sagatavoties arī dzemdībām, jo daudz kur min, ka grūtniecība ir kā maratons dienā un kā sev atbalstīt šajā. Kā mēs ļoti labi zinām, grūtniecība nav slimība. Tāpēc ir jāturpina aktīvi dzīvot, īpašu uzmanību pievēršot sabalansētam uzturam un it sevišķi olbaltumvielu daudzumam ikdienas ēdienkartē. Primāri mums jāsāk skatīties, vai mums uzturā pietiek olbaltumvielas un vai mēs apēdam pietiekoši proteīnu. Jo tad, kad ir proteīna trūkums, cilvēks ir ļoti lielā riska zonā uz to, ka viņam būs pazema imunitāte. Tik cik daudz, cik cilvēkam ir jāpēd, tā ir diezgan vienkārša formuliņa, tas ir 1 grams uz katru savu kilogramu. Līdz ar to katram tas olbaltumvielu daudzums ikdienā ir atšķirīgs. Ja nav tāda viena formula, jāpēd piemēram 70 grami, nē, vienam 70, vienam 100. Ja mēs runājam par grūtniecību, tad grūtniecības pirmajā pusē saglabājās tieši tāds pats aprēķins, bet grūtniecības otra puse, tad jau parādās ir 1,1 grams. Un tad, kad ir dzemdības jau notikušas, bērniņš piedzimis, un ja mamma baro 6 mēnešus šī ekskluzīvā barošana, tad vēl plus 20 gramu olbaltumvielām ir jābūt klāt. Grūtniecības laikā svarīgi ir pievērst uzmanību ne tikai olbaltumvielu daudzumam uzturā. Veselai sievietei fizioloģiski noritošas grūtniecības laikā ieteicams papildus uzņemt arī vitamīnus un mikroelementus. Šeit palīgā var nākt sabalansēti vitamīnu kompleksi, piemēram, Pregnacare Original, kas satur 19 vitamīnus un minerālvielas, tostarp folskābi, D un B12 vitamīnus, kā arī dzelzi un cinku. Jautājums arī ir par to, ja es kā grūtniece vēlos saņemt masāžu vai fizioterapeita pakalpojumus, kāpēc ir iestādes, kurās ir nepieciešams nosūtījums un kāpēc ir tādas, kurās tas nav nepieciešams, ja šos pakalpojumus es vēlos saņemt par maksu, respektīvi pati to finansējot, nevis ejot valsts rindā, kur ir jānoslūgo tad attiecīgi publiskais valsts sektors. Annas jautājumus aizsūtījām Nacionālajam veselības dienestam. Lūk, arī saņēmām atbildi. Valsts apmaksātus fizikālās medicīnas un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušie var saņemt, ja tos izvērtējot pacienta medicīniskās indikācijas ir nozīmējis ārsts. Nacionālais veselības dienests neregulē maksas pakalpojumu sniegšanas kārtību, tajā skaitā nosūtījumu nepieciešamību, medicīniskās dokumentācijas uzrādīšanu. Tāpēc mēs vēršamies ar šo jautājumu pie ginekoloģijas un māmiņu kluba vecāku skolas lektores Oksanas Babulas. Es domāju, labāk tomēr paņemt atļauju no ginekologa, bet parasti arī prasa. Ja, es vienmēr gandrīz visām grūtniecēm, ja nav nekādu kontraindikāciju, es iesaku apmeklēt gan masāžu, gan dažādas aktivitātes, gan ūdens aerobiku, gan arī vingrošanu, jo tā ir laba lieta. Uzlabo asins cirkulāciju, uzlabo garstāvokli. Tur var pakomunicēt ar citām grūtniecītēm. Un tas viss tikai uzlabo grūtniecības norisi un normalizē. Starp citu, ir pierādīts, ka grūtnieču vingrošana, masāža, ūdens aerobika normalizē spiedienu, uzlabo naktsmiegu, samazina plīsumu riskus dzemdībās. Ja? Tā kā, jo visas tās stiepšanas un arī samazina ķēzargrieziena riskus. Viss tā ir laba lieta. Es teiktu, 90% grūtnieču visu drīksti. Es vēlētos visām grūtniecēm un jaunajām māmiņām novēlēt uzticēties sev, jo jūs pašas vislabāk zināsiet, kas jums ir vajadzīgs un kur meklēt palīdzību arī. Un noteikti nekautrēties runāt par to,
ar ko jūs sastopaties ikdienā, jo ja ne jūs, tad kurš cits pastāvēs un pārstāvēs jūs. Un mēs savukārt novēlam Annai mierpilnu un skaistu satikšanās brīdi ar savu otro mazuli. Spēlē un mācies kopā ar jauno LEGO Duplo komplektu mani pirmie radošie transporta līdzekļi. Šo rotaļlietu droši var piedāvāt gan meitenēm, gan zēniem jau no 1,5 gada vecuma. Komplekts ietver daudz klucīšu, detaļu un kustīgu funkciju, kas iegriezīs mazuļu radošos ritenīšus. Kurš teica, ka ar mašīnītēm spēlējas tikai zēni? Pastāv viedoklis, ka rakstura atšķirības starp meitenēm un zēniem nav bioloģiski pamatotas, bet ir audzināšanas un mācīšanas rezultāts. Mēs kopā ar LEGO Duplo klučiem esam par to, lai jebkurš bērns rotaļājas ar mašīnītēm vai lēlēm un dara to, kas pašam patīk, apgūstot dažādas sociālās lomas. Spēlējoties ar šo komplektu, mazuļi uzbūvēs dažādus transporta līdzekļus, gan helikopteru, gan pašizgāzēju, ugunsdzēsēju auto ar kāpnēm un pat nelielu ģimenes auto. Spēlējoties ar LEGO Duplo klučiem, attīstas sīkā motorika, kustību un acu skatiena koordinācija. Tas ir lielisks uzmanības un koncentrēšanās treniņš un iztēles lidojums, katru reizi radot pavisam jaunus modeļus. No policijas auto līdz kravas auto mazuļi var ļaut vaļu savam radošumam, apvienojot LEGO Duplo klucīšus jaunos un pārsteidzošos veidos. Kluči ir viegli satverami, kas palīdz mazuļiem spērt pirmos pārliecinošos soļus būvēšanas laukumā. Būvē un pārbūvē transporta līdzekļus. LEGO Duplo komplekts mani pirmie radošie transporta līdzekļi ir mācību rotaļlieta, kurā ir 42 detaļas, kā arī 3 riteņu bāzes, lai uzbūvētu vairākus transporta līdzekļus un radītu dažādus stāstus par satiksmi. Radoša būvēšana. Mazie būvētāji pielieto sīkās motorikas iemaņas un roku un acu koordināciju, atdalot klucīšus no galvenajiem transporta līdzekļiem un pievienojot papildu klucīšus, lai radītu pilnīgi jaunus modeļus. Pārbaudīta drošība. Visas detaļas šajā komplektā ir rūpīgi testētas, lai atbilstu visaugstākajiem drošības standartiem. Tā ir lieliska dāvanu ideja mazulim no 1,5 gada vecuma, jo LEGO Duplo komplekts ir rotaļlieta, kas aizraus katru zinātkāru mazuli. Raidījuma turpinājumā. Mums ir absolūts fokus uz bērniem, mums nav prioritāra laika, kā es saku, šīm muļķībām. Ļoti tādas ievainojams jūtas, jā, viss krājas, un tad man kaut kur tas ir jāliek. Keksiņi ir gatavi, izskatās, manuprāt, tiešām ļoti, ļoti labi. Loreta, Jā. 3 bērniņi. Kā jums iet ar vīru pēc, kā teikt, jaunajā, jau ir bijusi loma, bet atkal jau ir jaunie vecāki. Kā jums iet, kā atbalsta tev vīrs? Es teikšu tā, ka iet labi. Tā būtu tāda pieklājīga atbilde, bet vakardien es mazliet, varbūt pacēlu balsi kārtējo reizi, un es nezinu uz ko, parasti viņš iziet ārā, un tad es paceļu balsi, kad esmu pat istabā. Tad es, protams, nomierinos, jo man tā dusma ir izgājusi, un es tieši vakar vīram teicu, man vienkārši citreiz ir tā, ka man ir dusmas, un es nezinu uz ko, un man kaut kur viņas ir jāizvada. Un dusmas nāk tāpēc, ka es netieku galā, es esmu nogurusi, un tā emocija tur ir, un tev nav kur viņu nolikt kaut kādā dzīves posmā, vai ne? Bet man Lauršana atnāca mājās, tad mans vīrs, un viņš gribēja iedot man buču, man tā šķiet vismaz, un es pagāju garām. Un tad es tā padomāju, viņš man gribēja iedot buču vai nē? Es neprasīšu, nav laika, un es aizgāju tālāk, bet es par to līdz šim brīdim domāju tagad galvā. Tagad tā mums tu arī tagad satiksi, un tu varēsi viņam dubultā. Klaus, ir tik superīgas lietas, tu pateici vairākas man, kā terapeitam vienkārši. Tad zem dusmām parasti slēpjas bezspēcība, izmisums, jā. Ļoti tādas ievainojamas jūtas, jā, viss krājas, un tad man kaut kur tas ir jāliek, vai ne? Un kur tad mēs to liekam? Mēs to liekam tur, kur ir visdrošāk uz to cilvēku, kas ir mums tuvākais. Nevis tāpēc, ka mēs viņu nemīlam, bet tieši tāpēc, ka viņš ir mums drošais. Un tāpēc beig jāpiedomā pie tā, kā varbūt
nespļaut visu laiku virsū tam savam mīļam cilvēkam. Bet kā parādīt, ka es tev joprojām mīlu arī tad, kad es tev gribu desās samalt, un tad, kad man vispār viss riebis, un es esmu neizgulējusies, un mēs esam abi pārslogoti. Un otra lieta, viņš man gribēja dot buču, bet es viņam pagāju garām. Un tā ir tā, tagad drusciņ būs tāds teorētisks, bet ļoti, ļoti praktisks stāsts. Tad viena no pāru dzīves ārkārtīgi svarīgām lietām ir tā, ka mēs nemitīgi meklējam kontaktu viens ar otru. Un tas notiek nemanāmi. Es nopūšos, tas ir pēc būtības signāls, lai otrs pajautā, tev, kas tev tur ir, ja? Vai es nāku pasmaidu, man gribās, lai tu man pasmaidi pretim. Un tas, kas notiek attiecību sākumā, mēs viens uz otru tiem signāliem nemitīgi atbildam. Ja? Es tevi redzu, ja? Tu man esi svarīgs. Kad piedzimst mazulis, mēs kļūstam par enerģijas taupītājiem. Tātad klaps uz acīm, ja mammai ir pārgurums, un diezgan bieži vienkārši nav spēka atbildēt uz to signālu. Vai dažreiz ir, bet tagad es esmu dusmīga un es neatbildu. Un mēs sākam drusciņi retāk atbildēt, otrs sāk drusciņi retāk mūs aicināt, un mēs drusciņi attālinamies viens no otra. Un šis ir svarīgs brīdis, kad saprast, hei, tas nav par to, ka mūsu attiecības ir tagad, mēs esam attālinājušies, mēs vienkārši esam pārguruši, bet mēs nepārstāsim viens otram atbildēt uz tiem mazajiem mikrokontakta momentiem. Ja? Pat ja man negribās, pat ja es esmu piekususi, ja, hei, es redzu, man baigi negribās tev atbildēt uz tavu buču, bet te ir, ja. Respektīvi atbildēt. Nepārstāt viens otru uzaicināt uz kontaktu un nepārstāt viens otram atbildēt. Tas mūs izved cauri gadiem. Noteikti. Bet es absolūti piekrītu, tā tiešām ir. Mums ir absolūts fokus uz bērniem, mums nav prioritāra laika, kā es saku, šīm muļķībām, ja, bet te pašā laikā viņš brauc mājās no darba, viņam stundu jābrauc ir, un viņš dzirdēs visu, kas ir noticis, visus video, visas manas pārdomas, manas satraukums, manas idejas, viņš dzirdēs visu. Un viņš ienāk pa durvīm, viņš atdēs jau to roku turi, un es jau zinu, vai nu spēle ir zaudēta, vai viņam ir slikts garstāvoklis, es saku stāst, kas ir. Viņš, nekas nav, es saku stāst, taču ātrāk, es zinu, ka kaut kas nav, un tad viņš pastāst savas lietas, tā kā to mēs vienmēr atradīsim. Tas vienkārši ir savādāk nekā agrāk. Un jā, tie 3 bērni, mums vēl 2 pavisam maziņi, kāds ceļās, kāds raud, bet nav tā, ka mēs justos tādā izmisumā kopēji. Mēs, kā es vienmēr Laurim saku, man ir prieks, ka mēs esam kopā šajā, kad mēs tomēr esam 2. Un daudziem varbūt tas nav dots, un es tur nevaru komentēt. Tāpēc es negribu triggerēt kādu. Daudziem nav pāra, nav partnera, un ir jāiznes viss smagums mammai, biežāk mammai vienai. Un dažkārt ir tas, par ko mēs par maz runājam, ir foršs, sakarīgs pāris, bet ir ekstremāli prasīgs mazulis. Un tas atkal mūs nograuj totālā ārprātā, ja, jo mums var būt arī, man ir 5 bērni, ja, un pirmie 4 bija, var teikt, viss bija kārtībā, un tad tas 5, tas vienkārši nograuj visus resursus, ja, bet bērniņam arī ir diagnosticēts UDHS, ja, un tas arī tur bija. Tātad, kad ir kaut kādas prasības īpašās mazulim, tad vecāki patiešām ir izpumpēti, jo, Ko tu ieteiktu šādiem vecākiem? Kā viņiem sevi atkal salikt kopā, atjaunoties? Dzer daudz ūdeni. Es domāju, ka tu teiksi, dzer daudz kaut ko. Nē, ūdeni. Nē. Atgūt sevi te gluži nevar. Te ir ļoti saprātīgi jāizmanto resursus. Vispirms jāsaprot tas, ka mums ir tā situācija, ka, piemēram, labi, parastais mazulis, kam ir 1-3 mēnešu kolikas. Ar to jau pietiek, vai ne? Ar to jau pietiek, lai vecāki jau jukt nost. Tātad nav vērts, ka 2 vecāki stāv pie šī viena raudošā bērna un abi lauza rokas, ko lai tagad dara. Maināmies. Viens ņemās ar bērnu un otrs iet ārā staigāt prom, vienkārši drusciņi atjēgties, ja? Mainīties. Tad nākamais, kur mēs varam kādu izmantot savā labā. Jā, tieši tā, nevis, kā mēs varam palūgt, bet kur ir resursi, ja? Kā mēs varam paprasīt palīdzību, jo apkārtējie jau neredz to, ka mēs netiekam galā. Ja? Kā mēs varu pajautāt, sākot ar vecākiem, brāļiem, māsām, kolēģiem un beidzot ar kaimiņiem.
Nevajag jau kaut ko milzīgu, ja, bet ka kaimiņš var atvest mums to pienpaku no veikala. Šis man šķiet ir mans mūža vecs piemērs no māmiņu kluba lekcijām. Tas ir nākamais saprast, ka šis nav uz visu mūžu, tas ir šobrīd. Mums ir tam jāaiziet cauri. Un patiešām apsēsties abiem un padomāt, kādas ir izdzīvošanas stratēģijas tuvākajām pāris nedēļām. Loretā ir dažāda vecuma bērni, katrs ar savām vajadzībām un prasībām, bez plānošanas neiztikt. Meklējam resursus, kas var ietaupīt laiku. Iepirkšanās internetveikalā un piegāde ir reāli strādājošs instruments. Kitija ir aktīva recepšu blogere, kas pat izdevusi savu grāmatu par airfryer receptēm. Taču viņas stāsts savā laikā iesākās māmiņu klubā, kad jaunākais dēls bija arī superbēbis. Labrīt, man atkal ir prieks tikties ar jums māmiņu klubā. Ļoti sen neesam tikušies, bērni ir aizvest uz skolu un dārziņu, un ir mammas brīvais rīts. Gatavojam kafiju un ķeramies klāt ikdienas rūpēm, ģimenes ēdienreižu plānošanai un vajadzīgo produktu pasūtīšanai. Es izvēlos izmantot internetveikalu vairāku iemeslu dēļ. Pirmais noteikti ir tāpēc, ka laukā ir ziema, ir slidīgs, ir jākāpj augstā mašīnā un ir jābrauc uz veikalu. Šis arī man palīdz nedoties lieki uz veikalu kopā ar bērniem, jo bērni, ja es dodos uz veikalu ar bērniem, pat ar iepirkumu sarakstu, es vienmēr nopirkšu kaut ko, ko nevajag, vai nenopirkšu visu, ko man vajag, jo viņi katrs grib skriet uz savu pusi, katram kaut ko vajag, tad sākās haoss, viss ir slapji, noguruši, es tā skaitā, un es vienkārši vēlos no tā izvairīties. Kāpēc mamām izvēlēties produktu piegādi uz mājām? Nav jāģērbj bērni, nav jāiet ārā augstumā, nav jānes smagie iepirkumu maisi, jo tētis jau nevienmēr ir par rokai. Nav jāpiedzīvo lieku kārdinājumu pēc kārtējās šokolādes un pats galvenais – piedzīvot stresu, esot veikalā ar maziem bērniem. Es cenšos reizi nedēļā sagatavot tādu lielo iepirkumu grozu, kur man atved, pieņemsim arī smagākās lietas, kas noteikti vienmēr ir augļi, dārzeņi, tur kaut kādi griķi, makaroni, kartupeļi. Un tad pa nedēļu man atliek aiziet tikai tādām pamatlietām pakaļ, kas pietrūkst. Un esmu atklājusi, ka man tas ļoti ietaupa laiku, man tas palīdz plānot arī mūsu ēdienreizes, un tas man šķiet ļoti, ļoti ērti. Turklāt gan Barboras internetveikalā, gan aplikācijas versijā ir iespēja saglabāt savas iecienītākās preces, kas parādās zem ikonas Manas preces, un ir vienmēr ātri un ērti pieejamas atkārtotiem ikdienas pirkumiem. Tā kā man ir tāds, pa lielam tāds basic jau saglabāts savus grozus, ko visbiežāk es arī izvēlos, tad sākot pasūtījumus vienmēr ieeju akcijās un paskatos, kas no tiem maniem vajadzīgiem produktiem ir akcijām. Līdz ar to man ir ļoti ērti saplānot nedēļas ēdienkarti, ko mēs ēdīsim, kādus uzkodas. Jā, tas viss ir ļoti tā pārdomāti un forši vienu vietu. Tad arī šī reize nebūs izņēmums. Es, protams, pasūtīšu sev pamatproduktus, kas ir piens, olas, augļi, dārziņi, jo tie mūsu ģimenē tiešām iet daudz. Tad vēl kaut kādu nelielu uzkodiņu arī bērniem, arī kaut ko no gaļas produktiem. Tos gan es cenšos tomēr pirkt konkrētajā dienā, jo man patīk gatavot to svaigu, lai tas ilgi nestāv. Bet jā, tādas pamatlietas, kas var ilgāk stāvēt visu nedēļu, es vienmēr veicu tādā lielākā pasūtījumā, lai man tas nav pašai jānes. Pēc pasūtījuma veikšanas Barborā ir iespēja sekot līdzi pasūtījuma izpildei un paskatīties, cik tālu atrodas piegādes busiņš. Līdz pat durvīm mammai ērtā laikā. Sveiki! Cik smagi! Labi, ka tas pašai nav jānes. Kitijas produkti veiksmīgi pasūtīti un sagādāti. Laiks ķerties klāt gatavošanai. Tā kā ikdiena ar bērniem ir ļoti aktīva un dinamiska, ļoti nodara veselīgas uzkodiņas, tādas, kas ērtas līdzi ņemšanai. Šodien tie būs olu keksiņi. Mums vajadzēs mafinu formiņas, olas, vajadzēs arī, es izmantošu papriku, sēnes, sieru un gaļiņu. Principā šīs sastāvdaļas var mainīt, kas katrā ģimenē vislabāk garšo. Maniem bērniem garšo šādi, tāpēc šodien tā es arī gatavošu.
Bļodiņā sakuļam olas ar pienu, sagriežam visas sastāvdaļas, piepildām ar tām mafinu formiņas un pa virsu pārklājam ar rīvēto sieru. Liekam cepeškrāsnī uz 15 līdz 20 minūtēm. Keksiņi ir gatavi. Izskatās, manuprāt, tiešām ļoti, ļoti labi. Un kastīti arī esmu sagatavojusi. Dosies mums šajā līdzi ceļā. Un jā, lai jums labi garšo, lai recepti noder un tiekamies nākamajā sērijā. Ir rīti, kurus gribas sākt lēni, sirsnīgi un iedvesmojoši. Tieši tāds būs 11. februāra rīts Tirsniecības centrā Rīga Plaza, kur notiks kārtējās māmiņu brokastis. Šis nav tikai pasākums, tā ir tikšanās vieta vecākiem, lai satiktos, parunātos, uzdotu jautājumus un saņemtu iedvesmu ikdienai. Tevi gaidīs zinošu speciālistu lekcijas par bērnu attīstību, veselību un māmiņas labsajūtu. Runāsim par skaistumkopšanu steidzīgā ikdienā, par mazuļa attīstības signāliem, par redzi un ģimenes veselību. Un īpašā diskusijā pieskarsimies arī tēmai, par kuru vecāki nereti klusē, kā atgūt tuvību un romantiku attiecībās pēc bērniņa ienākšanas ģimenē. Būs iespēja iepazīt noderīgus jaunumus ģimenēm, saņemt dāvaniņas, piedalīties loterijā un laimēt vērtīgas balvas. Un pats skaistākais – dalība ir bez maksas. Ņem līdzi draudzeni, mazuli un arī tēti, jo šeit gaidītas ir visas ģimenes. Reģistrējies jau tagad un tiekamies māmiņu brokastīs 11. februārī. Liels paldies jums par šo sarunu. Vienmēr iedvesmojoši, noderīgi un saprotams, ka tur ir tik daudz ko pētīt, rakt, un kā tu jau teici, Diana, vienā sarunā, podkāstā vai video neatrisināsim visu, un tāpēc, lai tiktos atkal ar mūsu brīnišķīgiem ekspertiem un sievietēm, kas iedvesmo, sūtiet mums savus jautājumus, kurus mēs arī tad risināsim un meklēsim atbildes mūsu nākamajos raidījumos. Nākamajā raidījumā skatieties! Lai atgrieztu sevi no tā vecāku statusa lomas, jo visu laiku mēs iegājām ļoti vecāku. Mamma, tētis. Es saņemu komplimentus tikai tad, kad es esmu legingos. Kad cilvēki satiekas un veido attiecības, ka viņi kļūst viens par otra faniem. Iesildīt sevi, atrast sevi, pārunāt. Priekšspēle. Atnest sevi karstu pie partnera. Māmiņu kluba jauno podkāsta studiju atbalsta Alandeko. Interjers no A līdz Deko.